spēle. 8 komandas. Patīkam skatīt. Cīņa savā aizsardzības zonā vainagojas panākumiem, un Juris Jermacāns var doties vienatnē uz vārtiem, un arī izdodas pārspēt vārtsargu, raidot ripu vārtos. Atkārtojumā varam redzēt, ka viņu traucē 2 reizes pretinieks. Viņš to nejūt, jeb nejūt spriedzi, atrod vietu starp kājām un raida ripu vārtos. Teiksim tā, kurš ātrāks? Zirgs vai mašīna? Protams, ka hokejists, kurš redz ripu un saprot, ka var būt pirmais. Un šoreiz tas ir Emīls Erbs no Pinky Blinders otrās komandas, kurš uzņem ātrumu, kamēr komandas biedrs uz īsu brīdi tiek saspiests kā plasmasas pudele taromātā starp 2 pretiniekiem. Emīlam Erbam izdodas ripu raidīt tālajā 9. un skaisti nosvinēt vārtu guvumu. Emīls Erbs izšķēda vecmāmas cepumu trauku, rezultāts ir 4-1. Lapiņš ir pirmais aiz vārtiem, ir ātrāks par pretinieku spēlētājiem, iegūst ripu un tad jau ar savām muguras smadzenēm sajūta vārtu priekšā esošo Arti Veikāju, kurš īsti neko nedomājot un neapstādinot ripu, raida to vārtos. E9 divīzijas 3. vieta Roberts Jukāms. Skaists veids, kā gūt 2. vārtus sezonā. Cirks uz ledus uzbrucējs coast to coast dodas un pārspēja pingvīnu vārtsargu tuvajā 9. Nezinu, kur un kā viņš atrada vietu, kur ienaglot šo ripu tuvajā 9. Bet viņš to izdarīja un gūst 2. vārdu sezonā. Robert Malacis. Dāmas un kungi, Ēriks Pjatkins, numur 49, ledus veči 2. Kārtējais coast to coast. Šoreiz apspēlē visu pretinieku komandu skaitliskajā vairākumā coast to coast, un Ēriks noslēdz ar skaistu metienu, pārspējot jau atkal pingvīnu vārtsargu, un vēsi nosvin vārtu guvumu. Ērika cepuri nosvin. Un neapšaubām skaistākais moments E9 divīzijā decembrī LNL start Ralfs Veinbergs no Aleksa Podēnska un Laura Rodrigo Zariņa piespēlēm. Jāsaka godīgi, man pat personīgi spēlējot nedaudz augstākās divīzijas kā šie džeki, šāds izspēles pat sapņos nerādās, tā kā cepur nos džeki un nākotnes augstākās divīzijas uzmanās, šie džeki jums sagādās galvas sāpes. VHR Thunder uzbrucējs Raits Mazūdis met un trāpa perfekti. Gan vārtos, gan E8 divīzijas top 3. vietā. Kāds gan vēl metiens mums gaidīt no florbolistiem? Tagad to ir uzzinājis arī pelēko kardinālu vārtu vīrs Ojārs Čeksters. Pat viņa komandas biedri nespēja noslēgt sajūsmu par šī metiena precizitāti. Oilers uzbrucējs Kārlis Grīslis dodas uz White Wings vārtiem un prāto. 115, pretkatet, ripa pie manis, dodam atpakaļ partnerim un Daniels Omikrāns pārējie izdara nevainojami. Gūt vārtus vienmēr ir patīkami, bet atdot šādu rezultatīvu piespēli, manuprāt, ir vēl kaifīgāk. Kā latviešu tautas sakām vārdā, nelēma nenāk brēgdami. Lauris Krīvāns cenšas izdarīt piespēli pret bortu, taču ripa izslīd un 2 White Wings kārumnieki, atvainojiet uzbrucēji, ir klāt. Tiek atņemti, taču Latviņam tā nav problēma. Uzdējo metiens vārtu virzienā un Kaspars Indriksons ar vieglu rokas kustību pārvērš šo metienu gūtajos vārtos. Cik daudz no redzētā ir treniņa iestrādes, cik improvizācija, spriediet paši, bet rezultāts ir uz tablo. Vārti un 1. vieta E8 divīzijas topā. E7 divīzijas 3. vieta RSU2 komandas spēlētājs ar 22. numuru Dāvis Ancāns atņemais saviem vārtiem ripu, iziet coast to coast, kas par metienu tālajā 9. Šis izskatījās kā Primo Večkins. Nē, tas ir Dāvis Ancāns. Ļoti skaisti 3. vietā. Mego komanda mūsu mīļajā Ogres ledus hallē. Ļoti skaisti zonā Enrico Patriks Mils 77. numurs nomet Danilam Kurbatovam skaists metiens. Gluži kā Kleitons Kellers nesenajā Utah Mammoths spēlē overtaimā, tik pietrūka vēl nūjas metiens tribīnēs. Kas par metienu vārtsargs aiziet uz otru pusi? Nekādu iespēju. E7 divīzijas 1. vieta Urieks Pingvīni. Šeit jāpievērš uzmanību 2 spēlētājiem – Raivo Ginteram un Zigmundam Jansonam. Raivo Ginters ieiet zonā, skaisti piespēle uz tālo stabu Zigmundam Jansonam, un šis skaisti nogaida un piespēle uz tukšiem vārtiem Raivo Ginteram. E7 divīzijas 1. vieta.
E6 divīzija, Tukumbrāļa 3. vieta, Tifentāls, lielisks manevrs metiens pa vārtiem, un kas ir galvenais, neizslēdzās no spēles šeit Grosbergs. Metiens vārtu virzienā un tālāk jau ļoti labi pielabots metiens no AGP aizsarga un vienā pieskārienā ripervārtos. Nedaudz kuriozi, bet gols ir gols. Tālāk 2. vieta Zemgals Aiņu pretuzbrukums. Plobnavs saņem lielisku piespēli, tālāk atdot partnerim un skaidri zinot, ka viņš saņems piespēli atpakaļ. Tālāk bija tikai jātrāpa principā jau tukšos vārtos. Ļoti klasiski 2-1 izspēle. Riperu vārtos rezultāts uz tablo lielāks. Ansis Bruvelis lieliski nodemonstrē individuālo meistarību, ievelk ripu zonā starp 2 aizsargiem un precīzāk vairs nav iespējams. Pavārtu augšējo stabu un tālāk perfekts servis. Nu, Džek, man vairs nevajag, cīņas man vairs nevajag, darbs padarīts, es eju gulēt. Bet pagaidāns, rezultāts uz tablo ir tikai 3-3. Tu vēl komandai būs vajadzīgs. Un E5 divīziju iesākam ar 3. vietas ieguvēju Rots Melior celtnieks komandu. Numur 92 Sandrs Būmeisters un numur 75 Mārcis Grīnbergs jau izskrien divatā pret vārtsargu ar pirmo neizdodas pārspēt Tukumbrāļa vārtsargu, bet Gints Spalviņš numur 94 izcīna atlēkušo ripu, piespēlē Mārcis tālāk uz otru malu, un tur jau tukšā vārtu malā ripu iekšā raida Sandrs Būmeisters. Vienkārši sakot, neatlaidība. Spēles izšķirošais moments papildu laikā. Numur 99 Rolands Smilšarājs iegūst ripu savā aizsardzības zonā, viens aiziet līdz pretējiem vārtiem, nomāna vārtsargu un raida iekšā tā sauktajā gamakā, izcīnot savai komandai 2 punktus. Pirmais jūrmala metiens tiek mests garām vārtiem, bet paši jūrmalnieki iegūst atlēkošo ripu, labi izspēle uz vārtu priekšu, bet tur pretī ir numur 26 Rūka. Ļoti pārliecinoši nospēlē, iznāk pretī un ķer pretinieku metienu. Augstasnīga spēle. Kaspars Rudzīts, numur 28, izcili nolas piespēli un pārtver ripus pretinieku zilās līnijas. Tālāk seko precīzi piespēles viņa komandas biedru Ģirtu Ķierpi numur 77, un Ģirts jau no tā sauktajām ūsņām ar spēcīgu šāvienu raida ripu vārtos. Numur 28 Ēriks Virvīnskis pozicionāls sagaidot pretinieku neitrālajā zonā pārtver ripu, sagaid, kad no zonas iznāk visi viņa komandas biedri un dodas iekšā. Izslidot cauri 2 pretinieku aizsargiem, pārliek ripu uz vienu uz otru pusi un raida ripu tieši zem pārlikuma tā sauktajā 9. Un pirmajā vietā mums ir hokeja komanda Mežabrāļi. Santeko neizdodas izmest ripu no savas aizsardzības zonas, un Roberts Tifentāls numurs 7 savāc lēkājošo ripu, apspēlē vairākus pretspēlētājus, pavelk ripu uz nērto un raida virs vārtsarga kā aizsargu iekšā vārtos. E3 divīzija 3. vieta Tomas Laus. Izlaužas 1-1. Priedze halē pieaug Lausa met un vārti! Ripa jau vārtos un paskatieties uz abu reakciju. Ne uzbrucējs, ne vārtsargs tā līdz galam mērķis notikušiem. Absolūts kurjos, bet tieši šie, varbūt nedaudz kurjozie vārti izrādījās izšķirošie Mārapes komandai cīņā par uzvaru. 2. vieta Unimars lieliska kombinācija. Kalniņš no aizvārtas atrod Daudziņu vārtu priekšā un atdod precīzi piespēli neskatoties. Un kā redzam, tad Daudziņš vārtu priekšā atstāts tik brīvs, kā būtu nopircis biļeti uz vārtu zonu un bez ilgas domāšanas triec ripu vārtos. Eleganta izspēle, kas noteikti būtu jāliek hokeja mācību grāmatās. Un 1. vieta E3 divīzijā Aizvols, kur demonstrē īstu gaisa baletu. Redzam, kā Virvīnskis ar elegantu pieskārienu gaisā pārvērš lazdām metienu par īstu mākslas darbu. Un ripa tik pārliecinoši ildo vārtos, kā tai tur būtu jau iepriekš rezervēta vieta. Apsveicam! 3. vietā ir neviens cits, kā Emils Balodis no Valmieras. Ar filigrāni izturētu pauzi, novelk līdz pēdējiem brīdim un izdara metienu augšējā stūrī, pārsteidzot gan Renāru Kazanovu, gan arī Vektors spēlētājs. Un par to paslavina savu nūju, aizsūtot to gaisā un parādot visiem. Un 2. vietā mums ir neviens cits, kā jau zinām personība šajā Erst Elis divīzijā, Martins Lavrovs, kurš šeit atstāja vēl vienu zīmīgu punktu no vārtu līnijas.
Kā viņš raidīja tie augšējā stūrī, neviens nezina, bet viņš jau to zināja iepriekš, jo viņš jau sēdās uz ceļiem, lai sīnētu savus vārdus. Un pirmajā vietā mums ir neviens cits kā Vikotrans pārstāvs Jurijs Ziemiņš ar saviem pirmiem vārtiem šosezon. No vienas malas, kā saucamais coast to coast goals, augstasinīgi izgājis cauri Valmieras spēlētājiem un gūst augstasinīgus, skaistus, pārliecinošus vārtus. Apsveic!